Vēži, paskatāmies, kas būs aktuāls jums 26. gada janvārī. Pārāk kārtas mums tūlīt parādīs. Tad sāksim ar to, kādas būs kopējās enerģijas janvārī. Vēžiem, kas būs kopumā aktuāls janvārī. Aha, 8 kausi un 4 zižļi. Te mums ir aiziešana no kaut kādiem veciem mērķiem vai veciem ideāliem, vai arī fiziski tā var būt arī kaut kāda aiziešana no kaut kurienes. Ja, piemēram, jūs bijāt ar domu, kā ļoti bieži mēs no janvāra sākam jaunu dzīvi, tad jums arī kaut kāda tā jaunais ceļš izveidosies janvārī. Šī kārtas mums ļoti bieži apzīmē arī kaut kādu tādu ar māju kaut kas saistīts. Piemēram, remonts mājās, vai jūs nomainat dzīves vietu, vai kaut ko pamainat ikdienas rutīnā, diētu, piemēram. Ja jūs uzsākat, tad tiešām tas arī jums aizies, tas celiņš. Kā padomājiet, kas ir tas, no kā jūs vēlaties atteikties? No jaunā gada uzsākt kaut ko jaunu, tīpaši saistīts ar māju, ar ģimeni, ar ikdienu. Tā, skatāmies attiecību sfēru. Tā. Vēžiem, kas būs aktuāli janvārī partnerattiecībās. Mīlnieki un likteņa rats. Te ir kaut kas nozīmīgs notiek, un tīpaši, ka ir šī tā pāra attiecību kārts, un likteņa rats nozīmē, ka kaut kas liktenīgs notiek jūsu dzīvē, kaut kas mainās uz labu. Varbūt, ka jūs, kur palika tā kārts, šeit mums bija tas ceļš, varbūt jūs pārcelsties pie sava drauga vai draudzenes dzīvot, vai saņemsiet bildinājumu, vai pati vēlēsties bildināt. Kaut kāds tāds nopietns lēmums tiks izdarīts attiecību sfērā. Vai, ja jūs esat vientuļš, tad ļoti liela iespēja, ka janvāris atnesīs jums tikšanos. Tātad kaut kas tāds ne ikdienišķs. Pat ja tas būs kaut kāds lēmums, jūs esat stabilās, ilgstošās attiecībās, tas var būt kaut kas, kas jūs vairāk satuvina. Pat varbūt jūs nepamanīsiet, tas var būt kaut kāda saruna vai kaut kāda kopīga izbrauciens, bet tas saliks puzlītis gabaliņus tā, lai jūs paliekat par vēl stiprāku pāri. To es jums arī novēlu, lai viss smuki saliekās. Tā, darba sfērā vēžiem, kas būs aktuāls janvārī. Tā, 3 zižļi un mērenība. Tā, izskatās, ka atkarībā kāda jums tur ir situācija. Tad vai kaut kāda darbība ir jāveic, lai iegūtu tādu stabilitāti, paredzamību. Piemēram, ja es meklēju darbu, tad jāaiziet uz interviju, jo tā ir darbība kustības kārts. Un tad jūs dabūnat, ja jums jautājums, vai dabūs darbu, tad jā, jo šī mums ir savukārt tāda mērenas, līdzsvarota enerģija, ka viss ir zināms, tad tas mums var simbolizēt darbu. Vai arī otrādāk, ja jums šobrīd ir kaut kāda tāda rutīna darbā, ka viss jau pieēdies, viss tāds vientuļš, vienmuļš un bezgaršīgs ir palicis, tad jums ir kaut kas jāveic, lai uzlabotu, un janvāris jums dos to enerģiju vai iespēju, kad jūs varat kaut kādu to uguntiņu piešķilt darbā vai kaut ko pamainīt vai parunāt ar vadību vai pats, ja esat vadītāja lomā, tad kaut ko
izdomāt tādu, vai jums radīsies idejas, lai no šīs te pelēcības, ka viss ir katru dienu viens un tas pats, lai izietu ārā. Ja, tā kā atkarībā, kurā situācijā jūs esat. Jo šis ir tāds kopējais izlikums. Tas nav individuāls. Protams, katram dzīvē tas var ļoti atšķirīgi izspēlēties. Tā, un tad vēl padomiņš no orakulu kārtīm par janvāri. Vēlmes piepildās. Ko tu esi vēlējies, piepildīsies. Diezgan daudziem šis te mums tagad uz janvāri ir. Izskatās, ka tie, kas pastrādās ar savām vēlmēm, sarakstīs vai ievēlēsies, vizualizēs, manifestēs, kā strādā ar savām vēlmēm, tad tas jums palīdzēs tiešām arī to piepildīt. Tā kā izmantojiet šo enerģētiski pielādēto laiku, kas tagad ir visiem saulstāviem, Ziemassvētkiem, jauno gadu, un obligāti padomājiet, kas ir tas, ko jūs jaunajā gadā vēlaties piepildīt, sasniegt, realizēt un caur sajūtām. Nevis vienkārši pliki iedomājieties to lietu vai situāciju, bet kā jūs jūtaties, kad jūs esat tur nonācis, vai jūs esat tajās attiecībās, vai tajā darbā, vai mājā, caur sajūtām, un tad tas noteikti piepildīsies. Tā kā lai brīnišķīgi svētki, brīnišķīgs gada sākums!